Ja mēslojumu neizkliedēsim vairākas dienas, ir nepieciešams kaisītāju nomazgāt pamatīgāk, lai visas vietas būtu tīras. Sāksim ar to, ka noskalojam viegli, noņemam dubļu sargus, tālāk turpinām ar tagad šeit atklāto kabatu mazgāšanu, visas spraugas, visas stūrīšus jāizmazgā. Noteikti paceļam maksimāli augstāk, vai pat, ja nepieciešams, atvienojam no traktora un paceļam kādu citu iekrāvēju, piemēram, lai izmazgātu visu arī apakšā. Un, ja ir iespējams, pēc tam vēl noskalojam kādu papildus speciālu mazgāšanas līdzekli. Šāda rūpīgā mazgāšana var aizņemt līdz pat stundai, bet tā noteikti ir nepieciešama, lai mūsu kaisītājs kalpotu pēc iespējas ilgāk.